Nu, labdien, Ventspils! Jaunajā 2026. gadā. Labdien, Ventspils! Nu, tad gads ir sācies, gads būs nopietns, daudz darba priekšā, un tad mēs arī sāksim ar to, kas bija pagājušā gada beigās, kas notika un kas ir sastrādāts jau šī gada sākumā. Tieši tā, jā. Un, mīļie ventspilnieki, mēs šogad turpināsim mūsu iesākto kursu, jūs informēsim, un mēs ļoti atvainojamies tiem dažiem, kam mēs liekamies mazliet par asu, par skarbu, bet es gribu pateikt vienu, kad, ja jūs aiziet pie daktera un dakters jums nosaka kaut kādu diagnozi slimības, tad jūs taču nesakiet, ka jūs dakterīt esat dusmīgs, vai kaut kas, vai negatīvs, vai kaut kas. Mūsu uzdevums ir jums parādīt viss, kas īstenībā notiek. Iedot alternatīvu. Jā, un tas ir mūsu viedoklis, un tālāk jau jūs paši izdomājat, kā ir labāk. Kas ir pareizāk un kas nav pareizāk. Un ja grib kaut ko tādu vienkāršāk, maigāku, tur ir domē par mūsu nodokļu maksātāju naudu šādas informatīvie video. Izdevumi, ventas balss. Jā, tiek regulāri, un tur ir gan video 5 līdz 300 sekotāji viņiem, kur regulāri skatās, tad tie tur. Mēs jums stāstīsim tā, kā mēs redzam Ventspilī, un jums ir pašiem jāizdara secinājumi. Jā, mēs pildīsim tādu politisko dakteru funkcijas, un norādīsim uz slimībām un piedāvāsim, kā tās slimības ārstēt. Un, ja nepieciešams, arī palīdzēsim izgriezt tos augoņus. Dzintar, klusītiņām, svētku priekšvakarā. Ne jau Ziemassvētku vecīts 2. pamatskolā ieradās, bet ritīgs Grinčs ar svīti ieradās, jo jāslēdz esot skolciet. Nemākot strādāt, nav bērni. Kas tev par to sakās? Es teikšu tā, ka es apskatījos, izpētīju, kas tad ir tā programma, jaunā izglītības programma Skolēns. Es gribu teikt, ka divas dažādas atšķirīgi tāds, kā mēs bijām pirmajā pamatskolā, tur bija gan skolotāji, direktori, gan vecāku padomu, pašu vecāku tāda īsta sazobe. Šeit arī ir tomēr jūtama pretestība, mums vairāk vecāki ar mums ir sazinājušies. Es ieteicu savāktu parakstus. Es varētu teikt, ka vajadzētu mazliet aktīvākiem būt pašiem skolotājiem, arī skolas direktorei, un to, ja kāds jums ir apsolījis kaut kādu desas luņķi rokā, neticiet tur. Tas var arī nepiepildīties. Jo redzēt, kā tas ir, ja 22. decembrī pa kluso neinformējot pārējos domas deputātus, Vitoņa kungs ierodās, lai informētu praktiski par skolas slēgšanu aģitēt. Tas jau vien liecina, ka tur nav viss tāds tīrs. Un redz, 22. bija vēl viena lieta, 22. decembrī bijušais domas priekšsēdētājs tur visu kaut ko izteicās par šo izglītības sistēmu, ka tas ir neizbēgami jāslēdz skolas. Es te gribu atgādināt, ka mēs esam Ziemeļkurzemes reģionālais centrs, un mums tāda situācija nevajadzētu būt. Ja? Es arī vēl gribu piebilst, ka mūsu galvenās pamatvērtības ir tur, kur mēs dzīvojam, darbs, izglītība un veselība. Un tie maldi, ko mūsu domas priekšsēdētājs minēja par 1000 darba vietām, jo tāpēc, ka viņi ir izslēgti no ostas, tas arī īsti neatbilst. Visi saprata, ka tie ir tādi absolūti meli. Tas vispār kaut kāds ārprāts. Jā, jo mums ir uzņēmums Ventspils domai piedaroša Ventspils osta. Tur ir aptuveni 500 000 izdevumu gadā, un ja viņam, Vitoļiņa kungam, būtu kaut kāda priekšlikuma veidot šīs jaunās darbvietas, vai arī bija šie priekšlikumi veidot darbvietas, bet paši viņi pēc tam tur visu nogriez, un šīs darbvietas netika izveidots, tā kā likt atkal uz kādu citu vainu noteikti nav šīs gadījums. Jo jāsaka ir, kad es jau esmu vairāk sasaukumu domas deputāts un atceros tos laikus, kad bijušais priekšsēdētājs klārēja, kad cilvēki nav problēma. Ja kādam nepatīk, lai brauc prom, un tāda politika ilgstoša, un vēl tagad tāda politika ir, tad sākat un mainat šo politiku, lai cilvēki nebrauktu prom, sakārtojat tā, lai jūs viņus nedzītu ārā. Jo tik tiešām arī šīs sankcijas ostai jau bija viņu nedarbu rezultātā piemērots.
Un tad mēs atcerēsimies arī, kad, piemēram, ir mums tāda Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienība, kur griezās 24. gada 6. februārī pie domas ar dažādiem priekšlikumiem. Nekas jau no tā nav īstenots. Pat domas sēdē tas nav bijis. Tad, kad mēs piedāvājam arī pabalstus pacelt, tad to arī nevajadzēja. Neko nevajag. Ne ēdināšanas skolās, ne visiem braukt bezmaksas skolēniem transportā pilsētā. Neko mums nevajag. Un tā mēs brīnamies, kad ir jāslēdz skolas. Kur tad palika visi tie lozungi? Pilsēta ar rītdienu, mazulim draudzīga pilsēta. Kur viņi ir? Jā, bankrots. Mēs zinām, ka būs tuvākā laikā vēl viens sapulcs. Es iesaku vecākiem būt aktīviem, jo skolas slēgšana Ventspils tas nav pareizi un mēs to nekad neatbalstīsim. Vēl jau vairāk tāpēc, ka Ventspils pilsētā ir ļoti daudz vietas, kur taupīt resursus. Un finanšu kritēriji, kāda izvirz ministrijas par finansējumu, tur pilnīgi principā tur nav viņi tik stingri, lai mēs nevarētu atrast risinājumus. Jo, piemēram, valsts finansējums mazinās vai netiek piešķirts pilnā apmērā, ja nesniedz tos kritērijus, bet tas nenozīmē, ka pilnībā tiek atņemts finansējums. Un vēl viens ļoti svarīgs jautājums jūs varat uzdot, jo mēs zinām, ka Pārventas 3. pamatskola reorganizēta ar Ventspils 3. pamatskola, Ventspils Pārventas pamatskola izveidot ir jauna skola. Šeit ir mazāk darbs. Ja mēs likvidējam šo darbu, tad mums jāprasa izglītības pārvaldēji, ko viņi no savas puses ir samazinājuši. Kāds vai cik darbinieki viņi ir atlaiduši, vai domē izglītības jautājumos šī darbinieca ir atlaista, vai ekonomēt. Ja jau mums skolas paliek mazāk, tad arī darbs paliek mazāk. Jā, bet runājot par 2. pamatskolu, tur jau ir tā, ka doma jau viņi ir nolēmusi jau sākumā pieņemot dažādas lēmumus. Ja, un tagad teikt, tā kā iepriekšējais mērs tur popularizējās tajā propagandas izdevumā Ventas balss, kad jābūt ir konkurencei, es piekrītu varbūt, bet tai konkurencei jābūt godīgai. Nevis tā, ka vienam dod, bet otram ņem nost un tad pasaka konkurēt savā starpā. Tā kā tas ir jāņem vērā. Jā, un šīs vēsmas par skolu slēgšanu ir zināms jau visiem. Attiecīgi vecāki ir reaģējuši un attiecīgi šai skolai kritērijas izpildīt ir sarežģītāk, jo vecāki uztraucās, ka kaut kad to skolu slēgs. Tā kā pie šīs skolas slēgšanas ir vienīgi tikai vainīga Ventspils doma. Ne valsts, ne Eiropa, un ne arī ne pats pārējais. Jā. Un ne pats skola. Tā kā skolotāji, cienījamie skolotāji, vecāki cīnieties, ja ir vajadzīgs mūsu atbalsts. Mēs būsim klāt, un domē noteikti, ka mēs neatļausim šādi izrīkoties ar šo skolu. Jā. Mēs turēsim, kā saka, to kursu, kādu mēs esam iesākuši. Sākumā iztīrīsim visus tos augaļu stāļus, un tad domāsim par izglītības sistēmas reorganizāciju. Tas par skolu.